Man jāsaka, ka viņiem tomēr ir arī pietiekoši kvalificēti Kristaps Staņa kā treneris un Zaza viņa palīgs, jā, konsultants. Es pat viņu negribētu saukt par palīgu, es gribētu saukt viņu par konsultantu. Konsultants treneris, jā. Un galvenais, kad interesanti ļoti tā izskatās, kad notiek, kad viņš savam dato, tas ir viņa dēls. Gruzīņu valodā, jā. Gruzīņu valodā tik enerģiski un ko tos aizrādījums. Jā. Apmēram, ko tu dari un kaut ko tādu. Es jau vairāk kārt teicu, man tas asociācijas tur ir ar Naša Raša varoņiem. 6. numurs, mēs viņu redzējām. Jānis Kaucis. Tā šis ir Jānis Kaucis, bumbu saglabās, cīņas spēlētājs. O, ļoti labi. Nauris Miglaus komandas kapteinis, tur jau viņas sagaida LLU Telms aizsardzība. Un izdodās pārstumt Normunds Bērziņš Arvim Pileniekam. Pilenieks padobumu tālāk, bet tur labs tvēriens. Ļoti labs tvēriens no Valmiers. Arvis uz malu un ar roku. Nav tik viegli Arvi notvert. Galīgi nav tik viegli, bet... Iedev piespēli? Nebija? Nav piezemēm. Nevaram redzēt, mēs tik tālu it kā ies uz priekšu. Normunds Bondars rāda, ka spēle bijusi uz priekšu, cīņa par labu Valmierai. Mazliet pietrūk, ja kāds no LLU komandas Telms būtu piegājis palīdzēt. Ieskries vienkārši palīdzēt, paņemt bumbu un ielikt. Cīņa būs par labu Fēniks komandai. Redzējām, cik labu situāciju izveidoja Arvis Pilenieks, komandas treneris, spēlējušais treneris. Protams, tā pieredze, kas ir viņam ir tikpat liela, cik visiem viņa spēlētājiem kopā ņemot, un komanda ar Arvi sastāvā un komanda, kad viņš tikai dod padomus no malas, tās ir divas dažādas komandas. Viņš tomēr ilgadēs arī Latvijas izlases spēlēt vairāk kā 10 gadus, jā. Viņš ir apgūs arī starptautiskus arī 7 kursus, jā. Kā treneris, jā. Kā treneris, jā. Tāds laba līmeņi. Pieredzīt krājās, un arī pašlaik, ka brauks rītdien es saprotu. Rītdien uz Rotterdam, jā. Viņš ir studentu izlases galvenais treneris arī šogad. Eiropas čempionātā, un tā komanda tiek veidot, vēlēsim viņam panākums studentu izlasēji tur, un lai arī mums pirmo reizi uz tādām sacensībām dodās arī dāmas jau, un dāmas jūs, tās, kas dzirdēs, skatīsies jau, nospēlēt labu spēli, lai zin, ka arī Latvijas studenti spēlē regbi. Klāt kā Larvis, bet viņi jau veseli 2 spēlētāji sagaida, vēl nāk palīgā. Citi Fēniks spēlē, skaidrs, Fēniks zina, no kā sagaidīt lielākās briesmas, un Kristaps Staņa saviem spēlētājiem ir arī pateicis, ko darīt šādos gadījumos, bet LLU... Ko labi! Un piezemē bumbu LLU Telms komanda. Tas bija, ja nemaldos, Andris Lazdāns. Andris Lazdāns ir tas... Cirkus meistars. Keto, es viņu tā nosaukšu. Viņš arī šodien, starp citu, ir ļoti, neteiksim ļoti daudz, bet vairākas neordināras izspēles parādījis. Izspēles, bet arī geto viņš nolika bumbus, taisīja salto, un tas ir tā, tāpēc es viņu te tādu iesauku. Es varu papildināt, Māri, es tev varu pajautāt īstenībā, vai tu zini ikdienā, ko viņš strādā, ko viņš nodarbojas? Es domāju, viņš nav iekšlietas sistēmas. Viņš ir policists, jā. Policists, un kā pa viņu saka, viņa treneris, Arvis Pilenieks, tad pats nenopietnākais cilvēks pašā nopietnākajā amatā. Nē, cik es dzirdēju, saka, ka viņš ir darbā, viņš esot pietiekami. Nē, tici man, noteikti viņš ir nopietns tādā amatā. Mēs jau tik tādi. Jā. Bet tikmēr Jānis spēlē. Dzīvē viņš tik tiešām ir atraktīvs. Tikmēr Jānis Pelēcis iesit arī realizācijas sitienu. Spēlētājs no Misas. 7-0 LLU Telms. Ir izvirzījušies vadībā šajā cīņā par 5. vietu. Aizsita, ja bumba aiziet. Neaizgāja, ja aizgāja. Ja aiz līnijas aizgāja, tad būtu brīvais sākums. Bet ja viņi paliktu ieskaits laukumā, ir jāspēlē. Bumba jāceļ augšā un jāspēlē. Tātad šodien ir spēle tikai pa 5. vietu, nav. Nespēlējam mēs krustu pa 5. pastoto. Viņi te ir vairākumā var. Nenoķer šoreiz. Jā, tas tehnisks brāķītis. Tas noķers un... Es domāju, būs saistoši arī šī spēle. Izskatās, ka ātrs puisis, kā aizpēc izdzīts. Mātriņš Bērziņš. Jā. Būtu noķeris, būtu briesim sev. Kā jau Māri mēs spriedām, ļoti perspektīvu komandu ir Fēniksam klubs. Attīstās jauni, pakāpeniski attīstās. Pagājuši gadu ļoti labi nospēlēja Latvijas kausa izcīņā regbijā 15, kad spēlēja finālā, toreiz pārsteidzoši pusfinālā tika uzvarēta Livonija. Arī šogad prezidenta kausa finālā pret to pašu Livoniju spēlēja tieši
Purtnieku Fēniks. Viņi regbijā 15, atceries, Māri, mēs pat komentējām šo spēli. Jā. Tā kā viss notiek, viss pamazām attīstās arī tur Valmieras pusē. Kristaps Staņi ir paveicis ļoti labu darbu, lai regbijs arī Vidzemes pašā sirdī būtu. Bet blakus vienīgā drauga viņiem ir, es varētu saprast, tur Siguldas regbija klubs. Viņi ir vistuvākie un viņi var savā starpā, komunicēt, spēlēt. Tas tomēr dod arī attīstībai kaut kāds zināms moments. Arī ko mēs redzam laukuma malā sildās Kristaps Bērz, regbija klubs Siguldas spēlētājs, kapteins šobrīd. Viņš pie Beverīnas Fēniks spēlē šodien. Varbūt, ka redzēsim viņu laukumā. Tā kā vidzemnieki tur kopā. Arvis, Pelēcis. Jau bija liekas spēlētājs, neizmantoja, bet... Jānis Pelēcis, labi, izraust. Labi jūt. Jā, Arvis, ko Arvis izdomās? Nomet piespēli, noķer piespēli. Tur laikam skaisti izspēlē. Man liekas, ka būs priekš. Man arī likās, ka uz priekšu, bet tiesnes bija tuvāk. Šeit variantā tiesnes bija citējot klasiski. Un šeit puses izskatījās tā, bet viņš deva uz apakaļ piespēli. Bet skaisti izspēlēja. Tiešām Arvis izveidoja kombināciju. Es pat teiktu, ka iesāk Jānis Pelēcis, Arvis turpināja. Un arī tie divi puikas, kas bija pašā vējā tur galā, kas noslēdz tur šo uzbrukumu. Neapjuka, nospēlēja skaisti, augstasinīgi. Vēl 5 punkti LLU Telmas komandai. Rezultāts jau 12-0. Tagad sarežģīts realizācijas citiens, bet Jānis Pelēcis, esam redzējuši, ir piesaistījis savu uzmanību, regbija sabiedrības uzmanību, spēja realizēt arī šādus grūtus sitiens. Labs sitiens un nav. Šoreiz nav. Nav, bet nebija bezcerīgs. Sitiens pirmais puslaiks līdz ar to ir noslēdzies 12-0. LLU Telms ir vadībā. Ja teiks man, neteikšu, ka ļoti, bet mazliet pārsteidzoši. Es arī esmu nedaudz pārsteigts par šādu. Domāju, kad Beverīnas Fēniks izrādīs lielāku cīņu, vai ir piekusuši, vai kaut kas pietrūkst. Domāju, ka viņi paši tagad savā starpā... Sastāvs ir diezgan normāls. Jāuzteic ir, kamēr mums te puslaiks ir Livonijas regbija klubs, jo kā parasti vienreiz gadā mēs rīkojam regbija 7 posmus, šos nozīmīgos Latvijas čempionāta posmus šeit Upsciems stadionā. Un kā vienmēr organizatori ir papūlējušies. Mēs varam redzēt, kad bērniem atrakcijas, tad bija 2 atrakcijas vienalga, bet viņas bija diezgan saistošas, smukas dāmām un kungiem. Mēs viens redzējām. Sporta centrs tiešraidē, viens redzējām tāpat. Un arī bija nodrošināti visiem spēlētājiem un arī mums tiesnešiem vai kas garšīgi paēst. Jā, šašliks bija, jā, ļoti labi. No 10 sākās spēles, 10-20 un visu dienu, kaut kas jāiekož ir. Tā kā tas viss tika augstākajā līmenī tiek organizēts šis. Zumentam un Garkalna novada, es saprotu, sporta bosam un arī Upsciem bosam Jurim Silvam. Mūsu bijušajām regbija federācijas prezidentam. Iepriekšējiem prezidentam, jā. Tiešām paldies visiem, kas organizē šos, es nekautrēšos teikt, Latvijas regbija svētkus. Latvijas regbija čempionāta regbijā 7. kārta. Pavisam noteikti ir izdevusies, un es nešaubos, Māri, ka fināls būs absolūta kulminācija. Tieši tāds, neatkarīgi no tā, kas vinnēs. Var jau tev pateikt priekšā, kad fināla tiesās kādas sākās. Mēs viņu speciāli krusiņu mazliet pat saudzējām. Skriešanas variantā. Tāpēc, kad piekūst jau 5. spēle un pušiem arī tas nav... Ainārs Bērziņš ar bumbu. Valmieri trusiņi savākusies. Var redzēt, kā ar citu enerģiju ir iesākusi. Tiešām Arvis izcers jauno zēnu. Nē, Arvis neļaus varbūt aizskriet uz vidu. Jā. Neizdodas Arvim noķert, neizdodas arī nevienam citam viņa komandas biedram noķert. Jaunais Valmieras spēlēties, piezemējot kāds numurs. Mēs to numuru no šeit tā neredzam, bet... Tūlīt redzēs. Bet slaids spēlētājs. Tās nekas nav 12-5. 12-5. Realizācijas sitiens nebija precīzi, kā redzēju.
diezgan loģiski, bija ļoti sarežģītas pozīcijas un nevaram neko pārmest Fēniks komandas spēlētājiem. Fēniksam ir tāda skaista krēkla, dzeltens ar zaļu. Ir arī zaļš ar dzeltenu, tā kā šīs ir viņa krāsas. Un to numuru tik tiešām nemaz visu neredz tā ritīgi. Tikai tā, kad es... Normunds. Regbī aprindās saukts par Busuli, jo viņa portretiskā līdzība ar Intaru Busuli tiešām ļoti pārsteidzoši. Viņš arī ir viens no tādiem regbī cilvēkiem, fanātiķiem, kas organizē komandu, lai viņi vienmēr aizbraukt, atbalsta. Ja? Esam redzējuši viņu darbības Saldus regbijā, arī pagājuši gadu bija Tukuma komanda izveidojis. Notiek aizkrēkla, un tagad uz priekšu. Es sacīju, parāda, ka uz priekšu izskatās jau, kad aizskriesim, ka būs jau uz nešķiru. Jo 12-5 tas ir viens piezīmējums ar realizāciju. Un rezultāts jau kļūst 12-12, pašlaik 12-5. Manuprāt, šis rezultāts, kad ir... Kā ir ar maiņām? Lūtelmas komandai ir tā? Ir 2 maiņas. Fēniksam es redzu 4. Fēniksam ir mazliet vairāk, jā. Fēniksam ir garāks rezervists soliņš. Regbijā 7 var pieteikt uz spēli 12 spēlētājus, 7 laukumā un ne tikai uz spēli, arī uz turnīru? Uz turnīru un 5 mēnesi. Tā kā visiem ir iespēja tikt laukumā un spēlēties, ja nu vienīgi treneris tā nolemj. Ja kaut kā citu tur vainīgs pēc. Patiesībā, ja tev līdzvērtīga komanda, tad ir sevišķi šādā karstumā spēlēt. Gribi noturēt spēles intensitāti, ir jālaiž visi 12 laukumā. Tas ir neizbēgami. Jāsaka, ka šogad labākās komandas tā arī dara. Tie jau arī tāpēc kļūst. Tāpēc arī ir labākie, jā. Ir soliņš garāks un viņi ir. Redzam, šeit cīņa sagāzās, kā Kārš Namiņš. Nedrīkst nekādā gadījumā grūst, viņiem ir jāstāv. Jā, mēs varbūt varam paskaidrot par to cīņas specifiku. Šeit regbijā 7. 3-3 spēlētājs stājas sajieta pleciem. Un brīdī, kad tiek iemest bumbu, tikai tad viņi sāk stumt. Tikai tā, ka bumba ir iekļūt. Jā, pirms tam tikai sajiet, nofiksē pozīciju. Lūtelmas veidos savu uzbrukumu. Pa daudz viņi ir te. Oi, kāds. Kādu piespēlā dev šoreiz tādu slēgto piespēli. Tas ir mūsu jau piesauktais Lasdāns. Spēlētājs, kurš piesaista savu uzmanību. Busuls no šeit neaizskries, galvenais labi noiet rakā. Tas varbūt ne tik veiksmīgi izdevās, bet Lūtelmas saglabā kontroli. Bija arī rītīgais kontaktiņš. Pilnīgi no šeienes varētu dzirdēt kauliņas. Kauli turā. Tā tas regbijā notiek. Tas ir normāli. Es vēl mazliet, kamēr tā intriga vēl ies uz beigām. Jāsaka, ka šogad Latvijas regbijā ar tādu labu intensitāti ir aizgājis pludmales regbijs. Visās vecuma grupās ir izspēlēt Latvijas čempionātu. Visās jaunatnes, vīru sievu. Un tāds lielākais tāds ir, kad mums pirmo reizi uz tādu lielu turnīru Maskavā. 24 komandas. Dosies Latvijas izlase. Latvijas izlase, jā. Te nav Smiglaus ar bombu. Smiglaus, ko labi atspēl. Ļoti labi atspēl, tur vajadzētu ienest. Bet izdodas aizķert, pat paklupināt Fēniks komandas spēlētāju. Atklāt sakot, biju domājis, kad jau būs piezīmējums. Es arī, bet vienalga Fēniks. Bet tā var spēlēt, visi kārtībā. Un piezīmējums ir šā vai tā, un tas, man liekas, ir Dzidzādze. Dato Dzidzādze. Davids Sandro, pilnā vārdā, jeb iesauku viņam ir Dato. Davids Sandro, jā. 10-12. Dato samazina rezultātu starpību. Šis ir iesitams, viņš pats arī atties. Pats arī sitīs, jā. Paskatīsimies. Tad ir paganē. Bet uzteiksim Dato, kā viņš pieņēma. Ne tā veiksmīgā kā piespēle. Viņam pieņēma bumbu ar kāju, noķēra, ieskrēja, ienes. Viņš ļoti meistarīgi nospēlē, ka viņš neķēra šo bumbu. Viņš viņu neķēra, jo bija ļoti grūti noķert. Noteikti būtu spēle būs uz priekšu. Viņš paņēma un ar mazu asistu uz priekšu drīkst un pats var arī paņemt. Pats bija priekšā. Viņš arī redzējām realizācijas sitienu 12-12 un viss sākas no jauna šajā spēlē. Manuprāt, ļoti objektīvs šos komandas spēku samēr rezultāts. Jā, 12-12. Es teicu pēc pirmā puslaika man tā. Jā, es teicu, ka nebūs tā, ka Valmiera un
Nu, tas ir regbijs 7, regbijās 7 spēle ir ātri, dinamiski un situācijas mainās ļoti ātri. Tas pats darbs, ir labs uzmanības. Nu, ko Miks Brūšnieks? Skries klāt, Miks ir ātri spēlētājs, bumbu saglabāja. Ainārs Arvim. Bet atdevi jau ar 2 spēlētājiem, bet bumbu saglabāja. Nesaglabā. Klāt sakot, tas ir sots, tāpēc, ka no raka, no bumbas tu nedrīkst ar bumbu atgrūt. Arvis saka, pagaidi, celes, drusiņi. Vai nu būs ārsts, vai viņš pastīsimies. nositīs tempu. Spēlētājs pieredzējis varētu, nezinu, vai viņi interesēs, ja nosist tempu, rezultāts neizšķirts. Arvis nebūs no tiem, kas ies un simulēs. Nē, nu viņam ir tā traumiņa jau Jā, ceļgals. gadiem sakrājusies sev, jā. Vai Tomēr 32 gadi nav joka Nav lieta. no basketbola laikiem, nevar būt regbējiem viss. No basketbola. Varētu gadīties arī, Nu, tur jau, viņš tomēr labi spēlē arī basketbolu. Alter basketbola skolas audzēknis, jā. Nu, koordinācija laba. Dārš aizgāja par regbiju un iekļūs ir abās izlasēs. Spēlēs regbiju 15 izlasē nacionālajā un regbiju 7. Spēlēs vēl pavisam nesen, kas zina, varbūt, ka vēl arī Mēģina, ka 2 piezemēm pamaliņu. toreiz pret Serbiju, jā, mēs komentējām, jā, Valmierā. Ļoti efektīgi forši. Skaists Jo viņš spēle. pašās beigās paņēma un tādu uzleci ar tā garām rokām savām. Izleci un tāda. Nu, Tā kā, jā, varbūt vēl redzēsim arī skatīsimies. abās izlasēs. Nomet, Katrā ziņā. LLU uzbrukumā. Tas var, nav jau kas aizskrien. Jo tuvu ieskaits laukumam Ainārs tiek izstumts ārā. Uzgavilē Fēniks komandai. Ja spēlētāji ar bumbu izgrūž autā, tad bumba pāriet pretiniekam. Filosofija sekojuši. Tev iedeva bumbu, un tu ar bumbu izgāja autā. Es tev iedevu, lai tu spēlē, Jā. bet tu negribi spēlēt. Tas, ka tu man izgrūdi, tas nekas, jā. Jā, tas nekas sev, jā. Aizsardzībai par bumbu. Un iemet redz Valmieras komandu. Izgrūž autā, lai dabūtu pēc tam Jā. sev valsts. Teiksim tā, saprotamā valodā. Opa, ļoti labi. Labi izspēlē koridoru. Fēniks, nu Nauris Miglaus komandas kapteinis. Ko te darēja sitiens ar kāju, nevienai aizsardzībā nevar tādas komandai, un arī būtu jāsit, jo viņiem ir, kā teikt, Nu nav tas labākais lēmums, tur tieši visu Arvim. aizsardzības zonā 2 metru šiet sitiens ar kāju būtu perfekti. Nu es saku, nav tas labākais lēmums iet virsū tur Arvim un vēl vienam uzspēlētājam. Nu, izglāb komandu, jo cīņa būtu bijis par labi. Pamatlaiks ir noslēdzies, neizšķirt 12 pret 12. Nu, tiešām līdzīgas komandas. Un tātad papildu laiks divreiz pa 5 minūtēm līdz pirmajiem punktiem, kā mums to tikko turnīra informātors Aigars Ameters pavēstīja. Nu, viņam arī nolikums ir priekšā, viņš jau zina no galvas to visu. Līdz ar to... No, tā, ka mēs neko nezinām. Nu, zinām, skaidrs. Bet interesanti šī spēle. Varam to teikt, ka mazliet tādā kā līmenī, ne tik augstā līmenī, kā tas ir tāds Miesnieks Livonija, jā? Nē, nu, protams. Bet savā starpā šīs komandas ir līdzīgas, katrs spēlē ar savām grumpēm. Es teikšu tā, otrā ešalona, no 2 no labākajām komandām. labākās arī. Otrā Viļņa, Latvijas regbija. Sakarīgākās un Jā. kā labākās. Gan pieredzējuši jau vairākus gadus jau Latvijas regbija apritē, man liekas 5, ja ne vairāk. Jā. Apmēram tā. Un Valmiera kā sāka ar saviem jauniem spēlētājiem. Ja ņemam tā, Valmiera ir tikai savi spēlētāji. Jā. Kas ir uzaudzināti Valmiera. 30 km rādījusā ap Valmieras pilsētu, viss šī komanda arī ir savākta. Tāpēc jau viņiem ir tur Beverīnas novads. Jā, Burtnieki. Burtnieki Nu, novads. Valmieras vārdu vairs Fēniks klubs šo sezonu nenes, cik es sapratu no Kristaps Staņas, tad nav finansiāla atbalsta no Valmieras pilsētas. Tas ir tāds sportisks pilsētas. Nu, redz, Olimpiskais centrs. tāpēc jau māda nav vairs Valmieras Fēniks. Žēl, jo atklāt sakot, Viss parāda nosaukumu. spēlēm ir basketbols tikai Valmierā, futbols tur. Nu, pirmajā līgā spēlēja. Pirmā līgā, jā. Bet Valmiera sportisks pilsēta. Nu, gan jau laika tur, mainīsies. Ir BMX, ir florbols, ir virslīgā viņiem. Nu, jā, varbūt. Divas komandas nav, bet viena komanda ir virslīgā florbola. Valmiera ir sportiska pilsēta, to mēs redzam arī pēc šiem sportiskajiem ceļiem. Jā. Es atzīmēšu, ka arī Siguldietis, Kristaps Bērzi devies laukumā uz pagarinājumu. Viss nav valmierieši tā kā. Nav. Nu, labi, Sigulda. Tāpat arī Marts Brūšnieks no Saldus, Paldies, kurš studē Valmierā. Miksam Ozolam, kurš ir Miku Ozolam, kurš veido šo Siguldas komandu. Tomēr jūs spēlējat visos čempionātos. Nu ko, vai aizskries? Tomēr augsts. Mazliet. Pie paša karodziņa bumbi iziet Sānauts.
Jā, bet labs sauc, tas ir visādi varbūt. Šis iemetiens, kā teicu, ļoti precīzi jāuzmet, ja viņiem nav sagatavots. Valmierē tāds mājas darbs pie šādas izglābšanas variantu. Nu, šeit būtu izdevīgi spēlēt tuvo. Rādīt, ka metīs pāri, jo tur nav labi, bet 5 metru zonā tā bumba tur vismaz paliek.